Magnētisms ikdienā. Kas ir magnēti? Magnēts ir ķermenis, kas telpā ap sevi rada magnētisko lauku. Magnēts pievelk no dzelzs, kobalta un niķeļa izgatavotus priekšmetus. Magnēta polus magnētiskais lauks ir visspēcīgākais. Zeme arī ir milzīgs magnēts, jo ap Zemi pastāv magnētiskais lauks. Vienādi magnētu poli atgūšas, bet pretējie magnētu poli pievelkas. Magnētu veidi – pastāvīgie magnēti un elektromagnēti. Pastāvīgie magnēti. Pastāvīgie magnēti darbojas paši no sevis un tiem nav nepieciešama elektrība. Vienmēr ir magnētiski. Piemērs – leduskapja magnētiņi vai kā arī kompass. Magnētisko lauku var radīt arī izmantojot strāvu – elektromagnēti. Elektromagnēts sastāv no spolē satīta vata, pa kuru plūst strāva, un dzelzs serdeņa, kas pastiprina magnētisko lauku. Elektromagnētu izmanto biežāk nekā pastāvīgo magnētu. Elektromagnētu izmanto rūpniecībā. Elektromagnētiskie celtņi paceļ un pārvieto lielas un smagas dzelzs detaļas. Magnētiskās levitācijas vilciens var sasniegt lielu ātrumu, jo elektromagnēti to notur dažus centimetrus virs sliedēm. Kādas ir atšķirības? Pastāvīgie magnēti darbojas bez elektrības, vienmēr ir aktīvs, nevar izslēgt, spēks nemainās. Elektromagnēti vajadzīga elektrība darbojas tikai, kad ieslēgts. Var ieslēgt, izslēgt, spēku var mainīt. Mūsu ideja – elektromagnētiskais lifts. Elektromagnētiskais lifts, kas spēj pārvietoties ne tikai augšā un lejā, bet arī horizontāli un sāniem, var izmantot, piemēram, lielās industriālās ēkas, autostāvvietas, loģistikas centros vai pat augstceltņu kompleksos, kur nepieciešama ātra un efektīva pārvietošanās. Šī sistēma būtu klusa, efektīva un varētu risināt gan ikdienas pārvietošanos, gan arī kravu pārvadājumus. Novērtējums. Elektromagnētiskais lifts patērē daudz enerģijas, jo magnētiskais lauks jāuztur visu laiku. Tā izveide ir tehniski sarežģīta, jo nepieciešama precīza kustības kontrole 3 dimensijās. Paldies par uzmanību!